Teiks man nepazīst, man sauc Kristaps, man ir brīnišķīga sieva vārdā Lana. Un, viņu var dzirdēt vairāk droši vien nekā mani, jo viņi dzied, un viņi mājās parasti klausās, kad man nezinu. Un ir 4 forši bērni. Mūsu vecākajam bērnam, vecākajai meitiņai rītdienā mēs svinam, bet pēc 2 dienām ir īstā dzimšanas diena. Viņai paliek 12 gadi, un mums tāda liela ballīte ir. Tā kā mēs esam tik priecīgi. Un mēs jau 13 gadu, šovasar svinēsim 13 gadus laulībā, un šobrīd jau pēdējos, 10 gadus vadu draudzi Dieva mājas Rīgā. Tā kā pirmā liekas jāizdara, bišķiņ par sevi jāpasaka, un tad es varu runāt. Bet es neatnācu par sevi runāt, bet man ir kāds vārds, ko es gribēju atnest jums. Un jūs zināt, man katru reizi mācītājiem vienmēr ir 2 iespējas. Vai nu atvērt sprediķu grāmatu un atrast kaut ko, kas bija tā ir laba lieta, šito es pateikšu. Lūk Dievam un tā sagaidīt kaut ko tādu tieši, kas ir draudzē vajadzīgs. Un es tā ļoti ceru un ticu, ka Dievs man devis kādu vārdu, kas varētu būt par svētību priekš jums. Tā kā es ceru, ka tā ir. Ja nē, tad vismaz kādam būs par svētību. Man vismaz bija labs atgādinājums pašam sev. Un es iesāku izlasot 1. vēstuli Korintiešiem 9. nodaļu no 24. panta. Un daži panti no 1. vēstules Korintiešiem 9. nodaļas. Šodienā man nepateica, kad ir jāizsūta jums raksturvietas, bet es neteikšu, kurš man nepateica, bet uz ekrāna tāpēc nevarēsiet redzēt. Jums būs pašiem jāatver savās bībelēs un jāsako līdzi. Un mēs varam izdarīt kādu lietu, ka mēs varētu visi kopā skaļi izlasīt. Jūs jau forši tā kā deklamējāt, pasludinājāt apstuļu ticības apliecību. Un ka mēs varētu arī tās skaļi kopā izlasīt 1. vēstuli Korintiešiem 9. nodaļu no 20 līdz 27. pantam. Esat gatavi? 1. Korintiešiem 9 no 24 līdz 27. Un es tev aicinu, katrs viens no jums drosmīgi lasīsim kopā. Jā. Pareizi. Es jau pie mums draudzē tikai vienu lasu, tā kā man ir vieglāk. Šeit es nezinu, kā jums ir. Ko tad mēs darīsim? Man ir vecais 65. gada revidētais tulkojums. Tad lasām, ja kamēr es redzu 65. gada revidētais tulkojums, lasa ar mani kopā, kam nav. Skatās blakus. Vai sirsniņā skatās atšķirīgi. 3, 4. Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan bet tikai viens dabū goda algu? Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat. Kas piedalās sacīkstēs, tas ir atturīgs visā. Viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu. Tātad es skrienu nekā uz ko nezinām, es cīnos nekā gaisu sizdams, bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai citiem sludinādams pats nekļūst atmetams. Amen! Es zinu to, es ticu tam, ka Dievs ir ielicis mūs šajā pasaulē, un Dievs mums katram vienam ir devis kādu uzdevumu. Mums ir dots kāds aicinājums, mums ir dots kāds uzdevums, ir kaut kas, ko Dievs ir ielicis mūsos. Un ne tikai individuāli katrā vienā no mums, bet arī jums kā draudzei. Ir kaut kas tāds, ko Dievs jums ir uzticējis un uz ko Dievs jūs ir aicinājis. Mēs esam, Efeziešiem 2. nodaļa 10. pāns saka, ka mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu, radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvot. Mēs esam Dieva darbs. Dievs ir darījis savu darbu mūsu dzīvēs, un viņš mūs ir darījis priekš labiem darbiem. Ir kaut kas tāds, kam Dievs mums ir sagatavojis. Ir tāda brīnišķīga lieta to apzināties un saprast, ka mana dzīve nav
netīšām, tas nav negadījums, tā nav kļūda. Es neeju cauri šai dzīvei tikai kaut kā mēģinot sagaidīt to dienu, kad beidzot Jēzus nāks un viņš paņems man debesīs un tad es laimīgi varēšu dzīvot tālāk. Bet jau tagad manai dzīvei ir kāda nozīme, ir kāds mērķis. Es esmu radīts labiem darbiem, lai tajos dzīvotu. Jā, mēs visi zinām, mēs neesam glābti no darbi nav tas, kas mūs glāb. Bet Bībele saka pavisam skaidri, mēs esam glābti priekš labiem darbiem. Mēs esam glābti, lai mēs darītu labus darbus. Ir sacīkste, kas mums ir dota, kura mums ir jāskrien. Ir kaut kas tāds, kur mums ir jāskrien, jādzenās uz priekšu. Ir kaut kas tāds, kas mums ir jādara. Ir kaut kas tāds, kas no mums tiek prasīts. Ir kaut kas, kas ir neatliekams. Kaut kas, kas paprasa kaut ko no mums. Mums ir jābūt gataviem skriet to sacīksti, ko Dievs mums ir devis. Kā skrējējs stadionā, kurš skrien sacīkstē, kurš dzenās un skrien pakaļ tai balvai, kas ir priekšā. Tikko mūsu 18 hokejisti piedalījās čempionātā un tika 4. vietā. Es, protams, ka tā pārdzīvoja pusfinālu un pēc tam mazo finālu, ka viņi zaudēja 2 pēdējās. Jo tu darīji visu, un īpaši pusfinālu. 1-0 zaudēt. Vienmēr tik tuvu, tikai pa 1 vārtiem pazaudēt. Un ir tā apņemšanās, ir tā vienkārši tu esi gatavs visu izdarīt, lai uzvarētu, lai tā kā aiziet līdz galam, lai savai komandai parādītu, ka tu esi gatavs stāvēt un krist celties un jebko darīt, jo tev ir acu priekšā tā balva. Kādu laiku atpakaļ Olimpiskajās spēlēs mūsu 3x3 basketbolisti piedalījās un viņi ieguva beigās zelta medaļu. Un jūs zināt to pēdējā spēlē, nekļūdos viens no tiem basketbolistiem. Kāds var palabot? Čavars tas bija, vai kurš roku salauz, vai kas viņam bija? Bija kaut kas, kur viņš bija trauma, vai ne? Kāja salauz. Potīt izmeģīja salauz, bet viņš bija fiziski traumēts un tā kā labāk paņem pauzīt, pasēd mālā, atpūties, bet tāpēc, ka tu redzi to mērķi, tu zini, kas tev gaida priekšā, tu esi gatavs cauri sāpēm, cauri asarām, vienalga, ko tas tev paprasa, iedod kādu šprici, nedod šprici, es vienalga iešu, skriešu, darīšu, jo man priekšā ir mērķis, un es skrienu šo sacīksti. Jaunajā derībā vārds skriet, no grieķu valodas ir tāds vārds resho. Viņš parādās 20 reizes. Šis vārds nozīmē skriet sacīksti, dzīties, censties, pielikt piepūli, strauji virzīties. Grieķu skrējējs, viņš skrēja pēc vainaga, kas simbolizē uzvaru un godu. Šis vārds iekļāva tādus 3 procesus. Viņš bija sagatavošanās ar treniņiem, iekļāva pašu procesu, kurā viņš skrēja, un pēc tam bija jau balvas saņemšana vai tā pēdējā daļa. Tas iekļāva piepūli, izturību, fokusu, noteikumu ievērošanu, dzīšanos pēc kaut kā lielāka. Korinta bija pazīstama ar tādām istmijas spēlēm. Tā bija 2. populārākā un nozīmīgākā sporta sacīkste grieķiem romiešu kultūrā. Tas uzreiz pēc Olimpiskajām spēlēm. Šīs spēles notika katru 2. gadu, notikās Korintas pilsētas pievārtē. Un Pāvils Korintā pavadīja apmēram 18 mēnešus, esot un ceļot un veidojot draudzi, un pēc tam viņš uz Korintu atgriezās vēl vairākas reizes. Un diezgan noteikti Pāvils redzēja gan sagatavošanās procesus, gan ļoti iespējams viņš redzēja arī šīs pašas sacīkstes, kas notikās, jo tas iekļauj visu pilsētu. Un šajos sacīkstēs sabrauca cilvēki no visas Romas pasaules, no visas grieķiski runājošās pasaules. Sabrauc no tālām vietām, lai piedalītos un sacenstos par galveno balvu šajās spēlēs. Disciplīna, populārākā disciplīna tieši šajās spēlēs bija skriešana, bija tas, kur viņiem vajadzēja skriet. Uzvarētājs saņēma vainagu, kas bija pīts no priežu zariem.
Un atlētiskums Grieķu zemē bija kaut kas ļoti augstu vērtēts, ļoti augstā godā. Katrā pilsētā bija sava sacīkšu arēna, sava manēža, kurā varēja trenēties un notikšies sporti. Un Pāvils to visu ir redzējis. Pāvils ir atradies visu tā vidū. Un tad viņš sūta vēstuli korintiešiem un saka kaut ko tādu, ko viņš ir pārliecināts, visi korintieši zina. Tas nav jaunums, tā nav tāda ārkārtas informācija. Visi uzreiz saprot, ko tas nozīmē. Viņš saka, jūs skrieniet savu sacīksti. Jūs redzat, apkārt ir tie skrējēji, kas ir gatavi aizliegt savu miesu, kas ir gatavi iet cauri nenogurdinošam treniņu procesam, kur ir gatavi darīt visneiedomājamākās lietas ar savu spēju konkurēt un varētu sasniegt labākos rezultātus. Jūs redzat viņus sev apkārt. Jūs redzat, kā viņi vakaros skrien cauri jūsu ielām, skrien garām jūsu mājai. Jūs redzat, kad pienākties svētki, kad visa pilsēta sapulcējās un dodās ārā uz tām svinībām, uz to lielo pasākumu, uz to, kas tur notiekās. Jūs visu to redzat, bet jūs skrien pēc vērtīgākas balvas. Tāpēc skrieniet savu sacīksti. Nepadodieties. Otrā vēstule korintiešiem 4. nodaļā, 7. pantā Pāvils saka tādus vārdus: labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu es esmu pabeidzis. Ticības esmu turējis. Tagad man tikai atliek saņemt to vainagu, ko labais Dievs ir sagatavojis man. Un ne tikai man, bet visiem tiem, kas ir iemīlējuši viņa parādīšanos. Viņš saka, es pabeidzu savu skrējienu. Viņš zina to, ka viņš ir noskrējis savu sacīksti. Viņš ir izdarījis līdz galam to, ko viņam vajadzēja izdarīt. Kas bija tas, ko viņš izdarīja? Mēs zinām to, ka vienā dienā viņš aicinājām doties uz Romu un stāvēt ķēzara priekšā. Mēs zinām, ka tā ir arī tā vieta, kur viņš galu galā mirst un atdod savu dzīvi. Viņš ir vairākas reizes līdz tam pavadījis cietumā, bet tagad viņš ir ceļā uz Romu. Viņš bija pavadījis briesmās, viņš bija tika nomētāts ar akmeņiem, viņš bija briesmās uz jūras, viņš bija briesmās no dažādiem cilvēkiem, no svešiniekiem un no savējiem. Viss, kam viņš bija gājis cauri, bet tagad viņš atradās ceļā uz Romu. Un pie viņa piestājās pravieši. Pravietis Agabs, pēc tam Filipa 4 meitas un pravieto, ka tas pats, kuram pieder šī josta, tā kā viņš tiek saistīts, tā arī tiek saistīts tas, kuram ir šī josta un tā pilsētas, kuriem tu dodies, es redzu, ka tur būs tev ciešanas un posms, tev būs grūtības un tev būs vāžas un visu to pasaka viņam. Un ko Pāvils saka? Pāvils saka, mana dzīve nav tik dārga, lai es nepabeigtu to, ko Dievs man ir aicinājis. Ir kaut kas tāds, kas viņu vada, ka viņš saka, nekā cita manā dzīvē nav svarīgāk par to. Nav, kas man rūpēt, esmu gatavs pabeigt to skrējienu, ko Dievs ir licis manā priekšā. Jautājums. Vai tu esi gatavs skriet? Vai tu skrien? Ir tāds amerikāņu futbolists Tims Tebows, varbūt esat dzirdējuši. Vienā brīdī viņš bija labākais koledžas Amerikas futbolists, un tad viņš iegāja lielajā NFL-ā, un viņš spēlēja, un viņš izcīnīja arī to Super Bowl kausu, un, var sakot, viņš bija pāris gadus, bet viņš ir ticīgs cilvēks. Un viņš ir dziļi pārliecināts, viņš ir dziļi ticīgs cilvēks, un viņš īpaši strādā ar to, lai palīdzētu un glābtu bērnus ārā no vergu tirdzniecības, no bērnu aizvešanas uz gan seksuālām lietām un tā tālāk. Viņš cīnās par tādām lietām. Un kādā intervijā viņam jautāja, mana lielākās bailes manā dzīvē ir, ka es nonākšu debesīs labi atpūties. Saka, man uzdevums ir skriet. Skriet tā, kad es nonāku debesīs. Kāpēc tu esi jau saka, kāpēc māmiņa teica, atpūtīsies. Vai ne? Bet, kad tev ir sacīks, tev ir uzdevums, tev ir aicinājums, ir kaut kas likts tavā priekšā, un nav laika atpūsties, nav laika gulēt, nav laika iesnausties. Mums ir jābūt nomodā, jo mūsu kungs nāk, un mēs nezinām to stundu, mēs nezinām to mirkli, kad viņš nāk, bet kamēr vēl viņš nenāk, būsim gatavi viņu sagaidīt. Būsim gatavi, lai mēs varētu pateikt, kad es esmu visu darījis, ko tu no manis esi prasījis. Lai mēs dzirdētu vārdus, ko viņš saka, labi darīts, manis uzticamais kalps. Tu neapraki to, ko es tev devu. Tu neapslēpi to. Mani esam kā baru kungu, bet tu redzēji, tu lietoji, tu darīji to, ko tu biji aicināts darīt. Ieej savu kungu priekā.
Mēs dziedājām šodienā. Es pakļaujos. Mēs dziedājam kungs Jēzus. Ko tas nozīmē? Pāvils teica pavisam vienkārši. Es esmu Kristus kalps. Šis vārds kalps burtiski no grieķu valodas nozīmē, es esmu viņa vergs. Es eju, es dodos tur, kur es negribētu. Es daru to, ko es negribētu. Ir kāds, kurš mani kontrolē, ir kāds, kurš mani vada, ir kāds, jā, viņš ir mans tēvs, jā, es esmu viņa bērns, jā, es esmu viņa draugs, bet te pašā laikā es esmu arī viņa kalps, es esmu viņa vergs. Un man vienkārši reizēm ir viņam jāsaka, jā, kungs. Ir tāds mācītājs Pēters Krievs, varbūt esat dzirdējuši, tāds brīnišķīgs latviešu mācītājs. Nē, piedošana, tas ir cits mācītājs. Viljams Fetlers, tāds latviešu mācītājs. Viņš uzcēla pestīšanu Rīgā. Tāds fantastisks Dieva vīrs, un ja jūs neesat lasījuši, es jums ļoti stingri iesaku izlasīt viņa autobiogrāfiju. Viņa autobiogrāfijas nosaukums ir Man in a Hurry. Tā kā vīrs, kurš steidzās. Un viņš teica tādus vārdus, ka ļoti bieži Jēzus mums ir kā tāda drēbļu mazgājoša, sāņu mazgātājs tante, ka mēs nākam pie viņa, lai viņš nomazgātu mūs tā vietā, lai mēs varētu teikt, kungs. Kā Sauls, kurš uz Damaskas ceļa redzēja atspīdam šo gaisu no savu zirgu, un viņš teica, kungs, ko tu gribi, lai es daru? Ir kaut kas šajā vārdā, kungs. Un pēc tam Jāņa evaņģēlijā, Lūkas evaņģēlijā, nekļūdos 17. nodaļā, Jēzus saka tādas līdzību, kur viņš saka, ka ir kāds kalps uz lauku, kurš strādā tur, un viņš atnāk mājā, un kurš tad būtu tāds kalps, kurš tajā brīdī saka, es tagad tieši paēdīšu, es tagad tieši atpūtu. Kungs viņam saka, tagad pagatavo man ēst, tagad aprūpē man, un pēc tam varēsiet atpūsties. Un vai šis kalps pēc tam gaidīs, ka kungs viņam pasaka, paldies par to, ko tu izdarīji? Viņš saka, tā nē, tā neviens kalps to nedarītu. Tāpat arī jūs tikai varat teikt, es biju necienīgs. Paldies tev par to, ko tu esi darījis. Es esmu kalps viņa priekšā, un man nekas nepienākās no viņa. Nav nekas, ko es būtu pelnījis no viņa, kā tikai nāve un posts. Es esmu grēkā kritis, manī nav nekā laba, bet es nāku viņa priekšā un saku, jā, kungs, tev pieder mana dzīve, tu esi man izglābs. Ne no kā tu man esi darījis par savu bērnu. Tāds, kurš neko nezināja, tu esi saucis mani vārdā, tu esi mani aicinājis ar svētu aicinājumu, tu man esi devis debesu zīmogu, svēto garu. Ko gan es citu varētu gaidīt? Kā vienīgais teikt tev, jā, kungs, skrien tos acīs, ko Dievs tev ir devis. Mazliet tālāk, foršas lietas, ne? Pirmajā vēstulē korintiešiem. 3. nodaļā 8. pantā rakstīts tā, ka dēstītais un laistītais abi sadara kopā un katrs dabū savu algu pēc savu darbu, jo mēs esam Dieva darba biedri. Jūs esat Dieva aramais tīrums, Dieva celtne. Ko viņš teica? Katrs dabūna savu algu. Katrs dabūna algu pēc tā, ko viņš ir darījis. Tu zināji, ka tu nonāks vienu dienu debesu valstībā un tu stāvēsi Dievu priekšā. Un tad mēs varam lasīt no 10. panta tālāk, kur viņš saka, ka tavi darbi tiks pārbaudīti ar uguni. Un tad redzēsi, vai tas, ko tu savā dzīvē esi cēlis, ir no salmiem, no koka, no tā, kas sadeg un pazūst. Un ir tāds evaņģēlis Steves Hills, viņš teica tā, ka daudz cilvēku ies debesu valstībā, bet līdz kaklam pelnos. Visa viņa dzīve, viss, ko viņi būs darījuši, būs sadeguši debesu ugunīs, un tur nekas nebūs vairāk ko parādīt, kamēr būs ar sudraba, ar dārgiem akmeņiem, jo viņu dzīves, viņu nams ir celts uz kaut kā vērtīgu. Viņu dzīves ir kaut kas vērtīgs bijis. Kā tu ies debesu valstībā? Kas būs tavs atalgojums, ko tu saņems? Kā tu būsi skrējis savu dzīvi, savu sacīkst? Mēs visi dzīvē skrienam pēc kādām lietām. Mēs skrienam pēc paaugstinājuma darbā, mēs skrienam pēc labākas algas, mēs skrienam pēc vīra, mēs skrienam pēc sievas, mēs skrienam pēc attiecībām, mēs skrienam pēc bērniem, pēc glābšanas, mēs skrienam pēc dziedināšanas, skrienam pēc visādām lietām priekš sevis. Piedod, pieskāros mikrofonam. Mēs skrienam pēc visādām lietām. Bet kā būtu, ja mēs skrienam pēc Dieva valstības? Ja mēs skrienam pēc Dieva uzdevuma? Mēs skrienam pēc viņa aicinājumu, lai piepildītu to, ka mēs esam šeit nolikti. Romiešu vēstulē 12. nodaļā, 11. pantā, Pāvils saka tādas darbā, neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā.
gatavi kalpot tam kungam. Priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūkšanās. Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgs savā garā. Piedodiet man par manu dedzīgumu šodien. Esi gatavs, esi dedzīgs, nepiekūsti, nepagursti, neapstādies. Lai nav kaut kas tāds, kas padara tev vēsu, augstu, nederīgu. Esi dedzīgs savā garā un skrien tos sacīksti, kas ir likts tavā priekšā. Nevienā brīdī tu nevarēsi teikt, man draugi neskrēja, tāpēc es tā arī neizdarīju neko daudz. Vai man vīrs, vai man sieva neskrēja. Viņi tāda uzticīgi bija. Es neko nevarēju izdarīt. Vai mana draudze bija tāda pavēsta. Es nesanācu man nekas daudz. Es domāju, Bībelē ir rakstīts, ka mēs nonāksim debesu valstībā. Būs asaras, pusstundu. Viņš nožāvēs visas asaras no mūsu acīm. Es domāju, vai tā nevarētu būt? Ka mēs atklāsim, sapratīsim tik daudz aicinājumu, tik daudz uzdevumu, tik daudz Dieva dota dāvana mums, ko mēs nekad neizmantojām, ko mēs nekad nelietojām. Jo redz, mums gribējās pagulēt ilgāk. Redz, mums likās, ka mums būtu jānopelna vairāk nauda. Mums likās, ka mums vajag vairāk cilvēks mums apkārt, vairāk palīdzību un atbalstu. Mums likās, ka mums vajag vairāk ciedināšanu, atbalstu. Mums vajag vairāk palīdzību. Mums vajag vēl to un to un to. Visas ir labas lietas, viss ir vajadzīgs. Viss ir brīnišķīgas lietas, bet es stāvēšu Dievu priekšā un atbildēšu, ko es darīju ar 5, 10 vai 1 talantu. Tikai 1 maziņu talantu, ko es darīju ar to. Un, ja es būšu skrējis un lietojis to, ko Dievs man deva. Tas būs brīnums. Es atceros, es uzaugu draudzē ar Miku kopā īstenībā un ar Mārtis kopā. Un, Miks jau vispār bija maz, Mārtis bija sīkais, kur mēs... Varbūt. Bet Mārtis bija sīkais, ko mēs negribējām ņemt bariņā. Mums bija savs bariņš un Mārtis bija sīkais. Mums gribējās lielajām būt. Gados, kad es piedzīvoju savu atgriešanos, piedzīvoju svēto gāru un piedzīvoju tādā kristības. Ziniet, jā, viss kaut kas izmainījās, man sapni par lietām un kaut kāds svētums, kas ienāk manā dzīvē, pilnīgi mans 180 grādiem, viss apgriežās sodri. Ļoti daudz, kas izmainās. Bet tas sāk rezultēties. Pirmajā lietā bija, es gribu kaut ko darīt. Es negribu sēdēt, es gribu darīt, es gribu rīkoties, mēs tur ar Anci ēdis, tu zini, vai ne? Ar Anci mēs Anci un neatrod, bija vēl viens džeks, mēs trietām, mēs taisīsim draudzes avīzi. Un mēs tur tikāmies un būvējām 13 gadi. Mēs taisījām draudzes avīzi un izlaidām kaut kādus 3 numurus, man liekas, tur ikmēneša avīzi. Ar intervijām un sarunām un kaut kādiem vārdiem un vēl. Vienkārši ir kaut kas tāds iekšā, vienalga citā, bet tev gribas kaut. Jo Dievs ir tavu dzīvi aizskārs. Kad Dievs pieliek uguni tavai dzīvei, kad Dievs aizskar tavu dzīvi, tu nevari vairāk nosēdēt. Tu nevari vairāk palikt vietā. Ir kaut kas tāds, kas tev liek dzīties un skriet pēc Dieva valstības, pēc viņa taisnības. Dzenieties pēc Dieva valstības un taisnības un vispārējās lietas jums tiks piemestas. Ir kaut kas tāds, tu vienkārši nevar palikt mierā, tu nevar palikt savā vietā. Tu gribi skriet, sacīkt, ko Dievs ir līdz tavā priekšā. Jā, pilnīgi noteikti. Man nebija nejausmas par daudzām lietām. Daudz, kur tu vari klubdams, krīzdams, rāpodams vai vēl kaut kā, nezinu, bet tu vienkārši gatavs maukt uz priekšu, gatavs tikai skriet, vienalga darīt kaut ko priekš Dievu, jo tev deg sirds. Un, zini, tad parādās tādi pieredzējuši brāļi, kas saka, pagaidi, nomierini.
Visam savs laiks un tev mēģina. Reizēm mēs esam pieraduši draudzē apslāpēt viens otru. Nomierināt, piezemēt mazliet. Tā vietā, lai izaicinātu, iedrošinātu. Davai, skrien! Atceros, es kaut kādu laiciņu vēlāk nomainīju draudzi un atradu tādu harizmātisku draudzi, un mēs tur tikāmies, un es, protams, nebiju nekāds harizmāts, es biju ļoti kautrīgs, sēdēju stūrī, galvenais, lai man neviens neredzētu, spēlējos ar mācītāju bērniem, un tie tur slavēja, es tur stūrī paslēju, likās slavēšana, tā dīvaini, tur viss ceļ rokas, un kaut kā slavēja Dievs, nebija tā baigi pieredzējis, un es tur slēpos, un paiet kaut kāds laiciņš, un man bija kaut kādi 15 gadi, un notika nometne. Mēs kā draudz organizējām nometni, uz kuru aicinājām bērnus un jauniešus, un es braucu uz to nometni, bet beigās kalpotāji nebija ieradušies, un tāpēc es kļuvu par vadītāju tai nometnei. Un tur sākās man nometņu gaitas, un kopš tā brīža es vienkārši gāju no nometnes uz nometnes, un visādas nometnes, un vienā dienā mēs taisam History Makers nometni, taisam, es pievienu, kas jau jums zina, kas nezina, nav svarīgi, bet taisīsim tādu nometni, kur tā kā apvienosim, lai brauc jaunieši no visas Latvijas, ticēsim Dievam par brīnumiem, un vienkārši mēs aicinam jauniešus, un pašiem nesaprotot vispār, kā darīt, davai taisīsim tādu, tā kā visai Latvijai, un sabrauc jaunieši tik daudz, kā tu nekad neesi redzējis, vai nekad domājis, vai plānojis, un nemaz īsti tik daudz kļūdas, visādas pieļautas un atskatieties, bet tev vienkārši deg sirds, un tu gribi darīt, tu gribi iet uz priekšu. Pirmā lieta, pirmā sapulce pēc nometnes, mēs satiekamies ar komandu, mums ir kaut ko jādara vairāk, vajag vairāk, nevajag tikai davai brauksim uz pilsētām, tur, kur jaunieši ir, brauksim uz turien, davai taisīsim tādu lielu konferenci, kur visi var atbraukt, taisīsim bez maksas, tas nekas, ka vajag naudu. Atceros vēl vienu no pēdējām nometnēm, ir nedēļa palikusi līdz nometnei, un mums trūks 10 000 eiro. Un mēs zinām, tā kā, nevis vienkārši tā kā trūks, bet tā kā domājot ar plusiem, viss tā nauda, kas ienāks nometnes laikā, tad vēl trūks 10 000 eiro. Un vienkārši kādā veidā tas bija iespējams. Un burtiski 2 nedēļu laikā visa nauda ienāk, viss ir nomaksāts, viss ir izdarīts. Reizēm tu vispār nesaproti, kādā veidā tu dari lietas vienkārši. Tu zini, skrien, to sacīkst, ko Dievs ir licis tavā priekšā. Skrien un uzticies Dievam. Es atceros, viens brīdis bija, mēs braucām uz Vaiņoni taisīt tādu evanģelizācijas pasākumu. Dievs vienkārši uzrunāja, brauc taisi evanģelizāciju. Un mēs braucām uz turien, un mēs izdomājām, mēs nevis tā vienkārši atbrauksim, staigāsim pa mājām, bet mēs taisīsim bērnu pasākumu, dalīsim dāvanas bērniem. Mēs staigāsim pa mājām, nesīsim pārtiku tur kaut kādām 30 ģimenēm, aiziesim. Mēs taisīsim jauniešu pasākumu, atvedīšu dažādas grupas no dažādām vietām, kas tur uzstāsies, un mēs sludināsim evaņģēliju. Dalīsim apģērbu tiem, kas ir trūkumi cietēji. Viņi kaut ko izdomājuši. Nedēļa līdz pasākumam. Man nav vispār nemaz nauda. Tā kā man ir jāmaksā transports tur milzīgai komandai, kas brauc kalpot, man vajag 30 pārtikas pakas ar ēdienu, man vajag pustonu ar drēbēm aizvest uz turien. Man ir bērnu dāvaniņas visāds, kas jādod. Man ir 2 grupas, kas ir jādod, jāsmaksā degviela un vēl pēc tam kaut kāda svētība viņiem jādod. Man ir tik daudz, kas jādod. Man nedēļa līdz pasākumam nav vispār nauda. Un es atceros, es gāju pa ielu, man tādas bailes nāk virsū, kā būs. Un vienīgais viena lieta, ko es tajā brīdī domāju, nekas labāk aiziet pa burbuli Titanikā, nekā mazā laiviņā kaut kādā nostūrī airējoties. Mēs aiziešu pa burbuli, lai visi zinātu. Un es teicu, man moto dzīvē tikai viens, uz mani kapu varēs uzrakstīt, viņš. Un iedomājieties nedēļu līdz pasākumam, visa nauda ienāk, viss ir izdarīts. Mēs varam tik daudz jauniešus, lielos, pieaugušos aizskart, uzrunāt, dalīt dāvanas, visu kaut ko. Un Dievs dara brīnumainas lietas. Vienkārši es esmu gatavs mēģināt. Daudz cilvēku bija tāds laiks, kad es biju jauns. Tagad arī esmu jauns, es sev uzskatu jaunu. Bet tagad es biju pritīgi jauns. Jaunāks, kad es biju. Un tādu sajūtu, ka Dievs man ir aicinājis kalpot, Dievs man ir aicinājis sludināt. Man neviens nedod mikrofonu, tad es vienkārši sludināšu visur, kur es varu.
Un man kāda nāca un prasīja, tu tā kā negribētu atbraukt pie mums uz jauniešiem pakalpot. Man nekad nevajadzēja, tā kā, ziniet, cilvēki saka parasti, ka lūdz Dievam, vai tev vajadzētu. Man nevajadzēja lūgt Dievu. Ja man aicina, es braucu. Vienalga, kur Latvijas gala tas nav, vienalga, kurā vietā. Es vienkārši braukšu, mācīšos, darīšu. Man bija apņemšanās. Es vismaz reizi nedēļā gribu sludināt. Jo es zinu, ka Dievs man ir uz to aicinājis, un es braucu visur. Ja man neaicināja, es pieteicos, es organizēju, es domāju, man neviens neaicina. Es tur Vaņodē uztaisīšu, Kandavā uztaisīšu, uz Ventspilā aizbraukšu, uztaisīšu jauniešu vakaru, es braukšu vēl tur un tur. Man vienkārši, es tik gribu braukt. Jo kaut kas tev sirdī deg. Tu gribi būt Dieva lietots. Ir sacīksta, kas tev ir jāskrien. Amen. Pauls runāja par 3 lietām. Viena lieta ir, viņš saka, kas piedalās sacīkstē, tas ir atturīgs visā. Ir kaut kāda sagatavošanās procesa, ir kaut kāds laiks, kad tu tā kā sagatavojies. Un visām lietām mums ir dzīvē vieta. Ir vieta arī atpūtai. Mēs nevaram bez tā. Ir vieta arī lūkšanai, ir jāsaprot. Un es jums te tā pāris lietas no savas dzīves izrādīju, nezinu, vai tas bija gudrība, vai tā bija muļķība, bet katrā ziņā es sapratu vienkārši, man ir laiks, man ir enerģija, man neinteresē nauda, man neinteresē karjera, man neinteresē darbi. Es vienkārši varu skriet, interesēja attiecības tajā laikā. Es visu, ko varu darīt, es vienkārši varu skriet un kalpot un izmantot to laiku liederīgi, kas man ir dots. Un tas ir tas, ko es mēģināju arī darīt. Ir vieta arī apdomāt, ir vietas arī ar saprātu un ar loģiku darīt. Ir lietas sagatavoties. Mums ir vajadzīgi cilvēki apkārt, mums ir vajadzīgi draudzi, mums ir vajadzīgi līderi, mums ir vajadzīgs Dieva vārds, mums ir vajadzīgs lūkšanas, mums ir vajadzīgs sabats, mums ir daudz, mums ir vajadzīgas tās lietas. Tās palīdz mums sagatavot, lai mēs varētu veselīgi, ilgstoši skriet to sacīkstu, lai mēs neesam tādi, ka pie pirmā pagrieziena jau mēs nomiruši, mēģinām kaut kā tikt uz priekšu. Atcerieties, ka skolā vajadzēja maratonu skriet. Maratonu neviens nelika, vai ne? Tur 3 kilometrus skolā vajadzēja skriet. Atcerieties, kaut kur pie 2. kilometra jau tev asins mutē, un tu knapi kājas velcat, un tev liekas, kā tiks līdz galam. Un tad atnāk tā otrā elpa, un tu tomēr nonāc līdz galam, vai ne? Ir kaut kāda sagatavošanās, ir kaut kas tāds, kur tu mācies, kur tu gatavojies, lai tu varētu noskriet to sacīkstu līdz galam. Tad ir pats skrējiens, kur mēs skrienam, kur mēs ir pretinieki, ir kaut kas, kas mums mēģina atņemt mūsu goda balvu, ir kaut kas tāds, kas mēģina mūs apturēt šajā skrējienā, un mēs neskatāmies uz to, mēs nedodam tam uzmanību, mēs nevēršam savus skatus to, mēs skatāmies uz savu goda balvu, mēs skrienam to sacīkstu, lai aizskriet līdz galam, lai būtu uzvar. Nonāk līdz finišam. Un tad ir tas finišs, kurā mēs saņemam to apbalvojumu. Un mūsu uzdevums nav noskriet 99% no sacīkstes, jo tad nav pietiekoši. Ja mēs pie 99% apstājamies, diemžēl šodienā mēs varam lasīt un dzirdēt tik daudz kalpotājus, kas ir labi iesākuši, bet kas ir krituši savus skrējienu laikā. Mēs varam lasīt par izdukušām laulībām, par sagrautām attiecībām, par mantas kārību, par slavas kārību. Mēs varam lasīt par daudz ko, kas ir sāpīgs un nepatīkams. Un kur nu vēl vairāk draudzes vidū. Ja kalpotāji krīt, cik daudz arī mēs varam redzēt cilvēkus apkārt, un iespējams jūs draudzē, ir cilvēki, kuriem jūs kopā esat nākuši, slavējuši Dievu, bet šodien viņi vairs nestaigā ar Dievu. Ir kādi, ar kuriem jūs esat kopā skrējuši un licies, ka nekas mūs neapturēs, bet šodien viņi vairāk neskrien. Mūsu uzdevums ir nonākt līdz finišam, pabeigt. Nevis tikai iesākt, nevis tikai iet tam procesam cauri, bet tiešām sasniegt finiša līniju. Aizskriet līdz galam. Nonākt līdz galam. Izcīnīt to uzvaru. Es varu vēl bišķiņu? Ja? Es nezinu, cik ilgi jūs... Es nezinu, kad es sāku. Līdz finišam. Vēl kāds laicīši tad? Bet labi, nē, es nerunāšu daudz. Bet ir kāds stāsts, kas man ļoti vienmēr uzrunā. Jozua grāmatā, 1. nodaļā, mēs varam lasīt par to brīdi, kad Mūzes ir paņemts projām, un tagad Jozua ieņem šo tautas vadītāju pozīciju. Un Jozua kļūst par līderi. Un tauta tagad sakos Jozua. Un tāda skaista vārda, ko mums patīk bieži vien arī citēt, kas rakstīts ir 1. nodaļā Jozua grāmatā. Mans kalps Mūzes ir miris, tad celies ar visu šo tautu nej pāri Jordānai.
uz to zemi, ko es viņiem Izraēla bērniem gribu dot. Visas vietas, kur jūs savu kāju pēdas liksiet, es jums esmu devis. Kā es to esmu Mozum solījis. Esi stiprs un drošsirdīgs. Jo tev būs šai tautai jāsadala zeme par mantojumu, ko es ar zvēras esmu apsolījis dot viņu tēviem. Vai es neesmu tev pavēlējis, esi stiprs un drošs, nebīsties un nebauļojies, jo tas kungs, tavs Dievs, ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi. Mēs zinām, tad brīnišķīgi vārdi, brīnišķīgs iedrošinājums, brīnišķīgs aicinājums atgādināt mums viens otram to, ka esi stiprs un drošsirdīgs. Dievs ir ar tevi kopā. Tāpat kā viņš bija ar Mozu, tāpat kā viņš bija ar Jozo, tāpat kā viņš bija ar visiem mūsu ticības varoņiem, viņš būs ar tevi kopā. Bet ja mēs skatāmies konkrēti uz šo Jozo situāciju, mēs zinām, ka Jozo stāv šīs upes krastā. Un viņš zina, ka viņš pārcelsies uz otru krastu. Un viņš iet nevis tikai savā spēkā, bet viņš iet ar spēku, kas nāk no Dieva. Jo Dievs ir jau runājis, Dievs jau ir apsolījis, jau ir paudzes, kas ir runājuši paudzēm, jau ir dots apsolījums, ka tur ir tā zeme, kas tiks dots Ābrahāma pēcnācējiem. Tur ir kāda zeme, tur ir kāda teritorija, kas tiks dota. Viņš stāv tādā apsolījuma piepildījuma priekšnojautās. Un viņš arī pārceļās pāri otrā krastā. Viņš sastopās ar Jēriku. Jūs zināt to visu stāstu, kā viņš uzvarēja Jērikā, mūris sabruka un viņš iegāja iekšā, viņš izcīnīja varenu uzvaru. Un visa tauta redz, tiešām Dievs ir ar viņu kopā. Un pārējās tautas apkārt, pārējās pilsētas, tie ciemati un tie, kas tur bija, Kanānas iedzīvotāji, ir tādas bailes, kas viņiem nāk. Jo viņi redz, viņi zina, ka Dievs iet kopā ar savu tautu. Ir tāds spēks un vara, ar ko viņi iet. Un uzreiz nākamā pilsēta, ja nekļūdos Aja, laikam bija nosaukums, nākamā pilsēta uzreiz pēc Jērikas. Viņi ceļš sakāvi. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi bija aiztikuši un ņēmuši to, ko Dievs bija teicis, to neaiztiek. Paņēmuši kādus no zelta priekšmetiem, kādus no elku priekšmetiem, bija kaut kādas lietas, bija paņēmuši. Viens cilvēks bija paņēmis to. Un beigās ar to bija jātiek galā, kā rezultātā viņi varēja pēc tam doties tālāk un varēja uzvarēt. Bet tāda bība ir tautas vidū. Un kas notiek? Nākamās 14 nodaļas mēs varam lasīt par to, kā Izraēla tautā ar Jozuā priekšgalā dodās tālāk, dziļāk iekšā zemē, iekaroja zem vairāk un vairāk teritoriju, sāk pamazām kādas no ciltīm apmesties kādās vietās, spiesties tālāk iekšā šajā zemē un mēģināt un iet, lai izcīnītu uzvaru. Un mēs zinām to, ka Dievs bija ar viņiem kopā. Mēs varam lasīt dažādās vietās, kur saka, ka neviens nevarēs tev stāties pretī. Tādēļ, ka es būšu ar tevi, neviens pats nespēs neko tev nodarīt, jo es būšu ar tevi kopā. Jērikas gadījumā Dievs deva viņiem uzvaru. Pārbiskā veidā. Nākamās pilsētas viņiem nācās izvilkt savus zobenus un iziet cīņā. Izejot cīņā, viņiem bija jāriskē ar savu dzīvību. Viņiem bija jāriskē ar savu draugu dzīvībām. Bija kaut kāds smagums, kaut kāda nasta, bija kaut kas, ko viņiem vajadzēja nest, un viņiem vajadzēja cīnīties. Un viņi cīnījās 1 gadu, 2 gadus, 3, 4, 5, 6. Viņi cīnījās 7 gadus ar Jozuā priekšgalā. Izcīnīja daudzas uzvaras. Redzēja situācijas, kur Dievs brīnumainā veidā pagodinās. Bet cik daudz no mums pēc 7 gadu cīņas piekust, nogurt. Un tieši tas notiek ar Izraēla tautu. Un vienā brīdī viņi kļūst paguruši. Un tā vietā, lai viņi izdarītu to, ko Dievs teica, izzīt ārā šīs Kanānas iedzīvotājus, viņi sāk ar viņiem sadzīvot. Tā vietā, lai viņus atstumtu, viņi sāk sadzīvot. Viņus pakļauj, tie kļūst viņiem par kalpiem, un tur jau diezgan liels konflikts. Iedomājies, tev tagad ir kalpi. Tu vairs neesi pats kalps, tev ir kalpi. Viņi sāk palīdzēt strādāt, viņi sāk aprūpēt tevi. Tu sāc baudīt svētības, ko Dievs ir sagādājis. Un baudot tās svētības, ļoti viegli ir nonākt tajā vietā, kur tu ļauj
valdīt pār tavu dzīvi. Tā vietā, lai tu izietu cīņā, tu sāc atrast sevi komfortā, samierinoties ar to vietu, kur tu esi. Es nepaņēmu līdzi, bet ir interesanti pastīties kartē, kā izskatās teritorija, kur es biju apsolījis. Tā ir teritorija, kas jums tiks dota. Un tā teritorija, ko ar Jozo priekšgalā Izraēla tauta ieņēma. Viņi neieņēma pat pusi no tās teritorijas, kur es biju apsolījis. Ir domājieties? Viņi pat pusi neieņēma. Un tad nāk 14. nodaļa. Un 14. nodaļā mēs varam lasīt par to, ka viņi sāk doties uzbrukumā vienai otrai tautai, un viņi tā kā gūst uzvaru pār Izraēlu. Un viņi tiek apspiesti. Izraels vairāk nespēja gūt virsroku pār ienaidnieku. Un viņi vienkārši atrast veidu, kā sadzīvot ar ienaidnieku pie savām robežām. Kur Dievs bija apsolījis, tā ir zeme, kas tev tiek dota. Tu spēr savu kāju, tā ir zeme, kas tev pieder. Ir viss mans spēks, visi mani apsolījumi, viss, kas ir mans, ir ar tevi kopā, lai dotu tev uzvaru, bet visa tauta beidz cīnīties. Un ienaidnieks ir guvis uzvaru. Un Izraels arī nekad neieņem to zemi, ko viņš varēja ieņemt. Un tad nāk tāds fantastisks cilvēks vadā. Es redzēju šādu cilvēku. Kālebs. Jozo 14. nodaļa 6. pants. Un es izlasīšu tādu lielāku daļu. Labi, drīkst, ja? Protams. Tad Jūdas no 6. panta. Tad Jūdas bērni piegāja pie Jozoā Gilgalā. Un Kālebs, Jefunas dēls, šis kenzietis sacīja Jozoā. Pats to vārdu, ko tas kungs Mozum šim dievu vīram teica par mani un par tevi pie Kadeša Barnejas. Man bija 40 gadi, kad Mozes tā kunga kalps man sūtīja no Kadeša Barnejas šo zemi te izlūkot. Un es viņam atbildēju pēc labākās sirdsapziņas. Bet mani brāļi, kas bija man līdzi gājuši, tie darīja tautas sirdi bailīgi. Es tomēr pilnīgi sakoju tam kungam savam dievam. Tajā dienā Mūzes zvērēja sacīdams, patiesi tā zeme, kur tu esi savām kājām minis, tā lai paliek tev un taviem bērniem kā īpašums uz mūžīgiem laikiem, jo tu esi pilnīgi klausījis tam kungam, manam dievam. Un tagad, redzi, tas kungs ir man dzīvību uzturējis, kā viņš man bija apsolījis. Un ir pagājuši 45 gadi no tā laika, kad tas kungs šo vārdu sacīja Mozum, un Izraels gāja pa tūkstnesi. Un nu redzi, es šodien esmu 85 gadus vecs, un vēl šodien esmu tik stiprs kā toreiz, kad Mozes man izsūtīja. Kāds man reiz tāds spēks arī tagad, vai eju karā, vai izejot, vai atnākot, un tagad dod man šo kalnu zemi, par kuru tas kungs toreiz runāja. Jo tu to arī tanī dienā dzirdēji, ka tur dzīvojot anakieši, un ka tur esot liels un nocietināts pilsēts. Varbūt tas kungs būs ar mani, ka es tos spēšu izdzīt, kā tas kungs ir apsolījis. Kā man patīk Kālebs. Viņš saka, man ir 85 gadi, visa pārējā tauta ir sakauta, viņi vairs nav gatavi iet tālāk, bet man ir 85 gadi, un esmu tikpat stiprs kā savās jaunības dienās. Tād nu dod man to zemi, un varbūt, ka Dievs būs ar mani. Jā, es zinu, tur ir anakiešu dēli. Jā, es zinu, tur ir milži. Tur ir tie paši milži, ko mēs pēc tam varējām lasīt. Kur tur sanāk 3. Mūzes grāmata vai 2. Mūzes grāmata, kur izlūk atgriežas atpakaļ, viņi saka, ka viņu acīs mēs esam kā sienāži, viņi ir milzīgi. Un Bībeles skolotāji viņi savāk to kopā ar 1. Mūzes grāmatu 6. nodaļu, kur Dieva dēli, jeb eņģeļi, un viņiem dzima šie nefelīmi, ja milži, kam bija kaut kāda garīga, kam bija spēks. Un tie paši milži, ar ko Dāvids cīnījās, kad bija Goljāts, un pēc tam Dāvida tie draugi ar viņiem turpināja cīnīties. Tie milži, tur ir stiprs nocietināts pilsēts, tur ir kaut kas tāds, kas mūsu acīm, mūsu loģiskiem prātam ir neiespējams, bet dod man tās pilsētas. Ļauj man tur doties, jo es ticu, ka Dievs var to man dot. Tālāk rakstīts, tad Jozua viņu svētīja un deva Kālebam, Jefunas dēlam, Hebronu īpašumā. Tā Hebronu kļuva Kāleba, Jefunas dēla, keniziešu īpašums vēl līdz šai pašai dienai, tāpēc, ka viņš bija pilnīgi sekojis tam kungam Izraēla dievam, bet Hebronas vārds bija vecos laikos Kirjat Arba, jo Arba bija lielākais vīrs anakiešu vidū un zemē bija miers no kariem.
Kālebs devās uzbrukumā un viņš ieguva šīs pilsētas savā īpašumā. Viņš ieguva šo vietu, kas ir īpašumā. Tas bija stipri nocēt, tas bija kalnā augšā, dodoties uzbrukumā. Viņiem kalnā esot ir pārspēks, viņiem ir ne tikai tas, ka viņi ir milži, ne tikai tas, ka stipri nocētnāts, bet vienkārši tie, kas nāk no apakšas, viņi vienmēr ir tā kā zaudētāji, lomā ir grūtāks tas uzdevums, bet Dievs nodeva šīs pilsētas Kāleba īpašumā. Kālebs ticēja, Kālebs bija gatavs neapstāties, bija gatavs doties tālāk uz priekšu, kamēr kāds ir samierinājies, bauda komfortu savā vietā. Tikmēr kāds saka, es iešu tālāk. Vēl ir zeme jāieņem, vēl ir kāda pilsēta, kas mums ir jāiekaro, vēl ir teritorija, kas nav vēl šobrīd mūsu īpašumā, kas mums ir jāiegūst. Es spēru soli tālāk, es eju tālāk ienaidnieku teritorijā, jo man vēl ir skrējiens, kas ir jāpabeidz. Īstenībā tu vari redzēt tādu interesantu lietu. Hebrona, beigās, kas ir Hebrona? Hebrona ir kļūst par otru nozīmīgāko pilsētu Izraēlas kultūrā. Uzreiz pēc Jeruzālēmas. Mēs varam lasīt par Jeruzālēm, bet Hebrona ir tā vieta, ko Ābrahams nopirka sev par īpašumu. Hebronā bija kapa vieta, kur tika apglabāts Ābrahams ar savu sievu Sāru, Īzaks kopā ar savu sievu Rebeku, Jēkabs kopā ar Lejā. Tā bija tas, kur patriārhi tika apglabāti. Hebrona bija tā pilsēta, kas vēlāk tika nosaukt par glābšanas pilsētu. Ja kāds bija noziedzējis, darījis kaut ko nepareizi, tad tā bija viena no vietām, viena no 6 pilsētām visā Izraēlas teritorijā, kur varēja skriet un atrast glābšanu un patvērumu. Tā bija žēlstības pilsēta. Hebrona bija tā vieta, kur Dāvids tika kronēts par ķēniņu. Tad, kad Sauls bija miris, tad viņš atgriezās atpakaļ Jūdas zemē, un Hebronā viņu iecēla par ķēniņu. No Hebronas viņš valdīja nākamos 7 gadus. Un Hebrona bija tā vieta, kur Kālebs ar Jozuā bija devies kā izlūk. Un Hebrona Dievs bija apsolījis jau pirms tam, kad viņš dos šo zemi viņiem par īpašumu. Un tad bija 5 gadi, bija pilns aplis noiets, un tagad atgriežas atpakaļ Kālebs, un viņš pasaulē, viņš redz to, ka Dievs tur savus apsolījumus, ka Dieva jā ir jā un āmen, un Dievs nemainās, Dievs nekļūdās, Dievs nav tāds, kurš pārdomā, bet viņš izdara līdz galam to, ko viņš ir apsolījis. Hebrona nesa milzīgi nozīmīga, un tas mums var atgādināt to, ka arī šodien Dievam nekas nav neiespējams, tikai skrien savu sacīksti. Ir kā tādas 2 paralēlas pasaules, ko mēs varam redzēt ar Izraēlu dzīvē. No vienas puses ir tie, kas ir samierinās, kas apstājās, kas vairāk neiet tālāk, kam ir labi tur, kur viņa ir, kam ir ērti, kam ir komfortabli, kam ir patīkama kristīga dzīve. Nu, ja ir kaut kāds atbalsts, nu, ja ir kaut kādas finanses, nu, ja ir kaut kāda skaista draudzība, nu, ja ir tā, ka pa mums labu kaut ko runā, nu, ja ir tā, ka mēs esam pieņemti, nu, ja ir tā, kad man cilvēki apkārt uz mani skatās un novērtē, nu, ja ir tādas labas lietas, un samierinos, un apmierinos, un ir patīkami, un ir labi, un es iesēžos tajā, un es sāku baudīt to, bet tam Dievs nav mūs aicinājis. Tu esi kā Kālebs, tu esi kā Jozuā, tu esi kā Pāvils, kurš saka, skrien šo sacīksti, jo vēl ir jānonāk līdz galam. Viena no lietām, ko es vienmēr lūdzu, ko es vienmēr cerēju, vienmēr ilgojies. Tādu vārdu, ko teica tāds vīrs Smits Viglsfords. Esat varbūt dzirdējuši par tādu ticības vīru. Tāds fantastisks ticības vīrs, ticības varonis. Un nestāstīšu par viņu. Man tik daudz stāstu, ka par viņu varētu pastāstīt jums. Bet viņam uzdeva tādu jautājumu. Smit, vai tu esi ar kaut ko apmierināts savā dzīvē? Un viņš jau bija uzcēlis cilvēks no mirušajiem. Viņš jau bija piedzīvojis tādas zīmes un brīnums, dziedināšanas, augoņi no cilvēka ķermeņa nokrīt, invalīdi pieceļās, kājas aug. Vienkārši es tev varētu tādu stāstu pastāstīt, kur tu teikt, vienkārši tas nav iespējams, neticam. Vienkārši lietas, ko mēs varam lasīt vēsturē, ko viņš ir redzējis, ko viņš ir piedzīvojis. Viņa prasīja, vai tu esi ar kaut ko apmierināts? Viņš teica, jā, es esmu ar vienu lietu apmierināts, ka es ar neko neesmu apmierināts. Kaut kas tāds dziļi iekšā, kas saka, es zinu, ka ir vairāk. Es zinu, ka ir sacīksti jānoskrien. Es zinu, ka man ir uzdevums, kas ir jāpaveic. Es zinu, ka man ir darbs priekšā, un es nevaru samierināties, es nevaru apstāties. Man nepietiek ar to, ko es redzu. Jā, protams, esmu pateicīgs. Jā, man
pietiek. Tā kā es saprotu, ka es esmu apmierināts ar to, kas man ir, jā, tā kā man nav nekā, bet es jau pirms esmu apmierināts. Ir tā puse, jūs saprotat man pareizi, es ceru, ne? Tā kā ir arī tā lieta ir vajadzīga, bet kaut kam tādam ir jādeg mūsu sirdīs, ka mēs sakam, mēs gribam nosacīt līdz galam. Un ziniet, viena no lietām, kas notiekās ar Izraēlu tautu. Dievs vienā brīdī sāk mainīt savu valodu. No tā, ka viņš saka, es iešu jums pa priekšu, es izdzīšu šīs tautas. Neviens nevarēs jums stāties pretī. Kur tu liksi savu kāju, tas jums tik dots. Te vienā brīdī Dievs sāk jau runāt citādāk. Viņš saka, tādēļ, ka jūs neklausījāt man. Tādēļ, ka jūs nedarījāt to, ko es teicu. Tādēļ, ka jūs sākāt kalpot šo tautu dieviem. Tādēļ jūs vairāk neizdzīsiet viņus ārā, bet viņi kļūs jums, jūsu bērniem, par pātagu sānos. Un beigās, kas notiekās? Izraēla tauta paudze mainās. Un rakstīts soļu grāmatā, 1., 2. rakstīts, ka nāca jaunā paudze. Un jaunā paudze vairāk nezināja Dieva darbus. Un jaunā paudze nāca, un viņi atkrita un atkāpās pilnībā no Dieva. Saprot, ja tu necīnīsies, tad tas, ko tu tolerēsi, iznīcinās tavus bērnus. Varbūt tu vēl pastāvēsi līdz galam, bet tavu bērnu kritīs viņa gūstā. Tava cīņa nav par tevi pašu. Tava cīņa ir par veselu paudzi, kas ceļās un veidojās šajā zemē. Ir vesela tauta, kam ir jādzird un kam ir jāmainās. Ir vesela tauta, kam ir jāpiedzīvo Dieva spēks. Un ja tu neskries, ja tu nenoies līdz galam, ja tu neizcīnīsi tu uzvaru, ja tu nepastāvēsi, ja tu nebūsi kā traks, lai skrietu Dieva valstības darbā, ja tu nedarīsi to, tad vesela paudze, kas nezinās par Dievu. Un šī pasaule, ko mēs redzam, kas nāk iekšā mums, kas ir tik samaitāta ar visu homoseksuālismu, ar dzimuma maiņām, ar netiklību, ar elgdievību, ar naudas un varas kāri, ar slavu un visu to, ko mēs varam redzēt apkārt, tas iznīcinās un pazudinās arī mūsu pašu bērnus. Mana cīņa ir vairāk kā tikai par manu sirdi, par manu dzīvi. Beigās, man jau viss būs labi. Debesis man gaida, Jēzus man gaida, es esmu viņa mīļais bērns, viņš man paņems mājās. Un es dzīvošu ar viņu kopā mūžīgi. Izrēlā nāca tāda ķēniņa, kur Dievs runāja uz viņu un teica, tādēļ, ka tu esi to un to darījis. Pēc tevis nāks sabrukums, nāks iznīcināšana, aizvestīs gūstā tavus bērnus un pārējo nākamās paudzes. Un ķēniņš saka, kamēr tas nenāk pār manu galvu, viss ir kārtībā. Tā vietā, lai viņš pazemotos un meklētu Dievu vaigu. Viņš saka, kamēr tas nenāk pār manu galvu, viss ir labi. Klausieties, draudzi, jūs cīnaties vairāk kā tikai par sevi. Jūs stāvat vairāk kā tikai par savām dzīvībām. Jūsu sacīkste ir vairāk kā tikai tev pašam kaut ko paveikt. Tu cīnies par veselu paudzi, kas nāk priekšā. Galatiešu vēstule 5. nodaļā, 7. pantā Pāvils teica tā, jūs bijāt skaistā gājienā. Kas jūs ir kavējis paklausīt patiesībai? Kādā angļu valodas tulkojumā bija rakstīts tā, ka jūs tik labi skrējāt savu sacīksti. Kas tagad jūs attur patiesībai? Jūs tik skaisti skrējāt šo skrējienu. Kas tev šodien attur? Kas ir tas, kas tev neļauj turpināt skriet? Tas ir tas, kas laupa tavu pirmo mīlestību, tavu dedzīgumu. Tas kā kādreiz tev nekas nebija dzīvē tik svarīgs, kā vienkārši sakot Jēzum. Kas tagad tev attur? Kas ir tas, kas tagad tur tavu dzīvi? Ebreju vēstulē 12. nodaļā.
Ebreju vēstules autors no 1. panta raksta tāpēc, tad arī, kura mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdam visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas, un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā priekvietā krusta ir pacietis. Par kaunu nebērānams ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Ņemiet vērā to, kas panesis tādu pārestību no grēciniekiem, lai jūs piekūstat. Pat tad, kad tu savā dvēselē pagursti, nepiekūsti, skriet šo sacīksti. Nepiekūsti. Es gribēju izdarīt 2 lietas. Es arī apstāšos ar runājumā, bet es gribēju 2 lietas izdarīt, man bija sirdī. Pirmkārt, gribētu aizlūgt, un varbūt, ka tu esi šeit, un tev vienkārši liekas, tev trūks spēku. Tev liekas, ka tu esi piekus, tu esi paguris, tu esi apstājies. Un es nerunāju, varbūt fiziski, varbūt nefiziski, bet nerunāju tikai tādu fiziski, bet skriet šo garīgo sacīksti, kalpot Dievam, iet viņa ceļu. Tu jūties, ka tu esi samierinājies ar kaut ko, tu esi piekus, tu vari piecelties kājā. Vienkārši, ja tu jūties, ka tu esi piekus, tev vajadzīga aizlūkšana. Tu vari piecelties kājās. Un es varētu draudzi palūgt tā. Dievs devis mūs kā draudzi, un mēs esam kopā. Es gribētu palūgt, ka tie no jums, kas esat apkārt, vienkārši atrod kādu, uzliec rokas virsū un aizlūdz. Aizlūdz, lai Dievs stiprina, lai viņš dod jaunu spēku. Lai viņš piepilda ar jaunu spēku skriet šo sacīksti. Pamēģini atrast kādu, pie kura neviens nav, vienkārši aizej. Vēl aizmugurē, tur arī es redzēju, kāda ir. Vienkārši aizej pie kāda. Aizlūdz. Lai Dievs piepilda ar jaunu spēku, ar jaunu drosmi, ar jaunu ticību. Viņš paņem projām nogurumu, viņš paņem projām to smagumu, paņem projām nastas, paņem to, kas traucē. Viņš piepilda ar jaunu spēku. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Tās mēs runājam. Tādu jaunu spēku, eļļu no debesīm. Lai nāk atspirkšanas laiks, Tēvs atjauno. Tēvs, paldies, ka tu atjauno to, kas ir pazaudēts. Tu atjauno to, kas ir nolikts malā. Piepildi Tēvs ar jaunu karstumu, jaunu degsmi, jaunu dedzīgumu. Tēvs, skriet. Tēvs, es lūdzu par visām tām lietām, ko ienaidnieks ir varējis kaut kur sapīt kājas, kaut kur pieķerties, kaut kur novilkt malā uz Jēzus vārdā, lai atkrīt, lai visi tie maldi, visi tie meli, lai visi tie ienaidnieka plāni, lai tie tiek padarīti neefektīvi un nespēcīgi. Mēs runājam dzīvību, mēs runājam jaunu spēku, mēs runājam augšām celšanās spēku katrā dzīvē. Mēs runājam, ka viņiem nebūs mirt, bet viņiem būs celties un teikt tavus varenos. Tēvs, lai viņi paveic to uzdevumu, kam tu esi viņus radījis. Tēvs, ka viņi var piepildīt tos labos darbus, kam tu esi viņus veidojis. Tēvs, ka viņi var būt tavu līdzstrādnieki, ka viņi ir gatavi iet tavā darbā, ka viņi ir gatavi skriet tavus sacīs, ka viņi ir gatavi darīt tavu uzdevumu. Tēvs, lai deg viņu sirdi. Mēs lūdzam, Tēvs, lai nāk tavu uguns. Tēvs, aizdedzina, piepildi. Jēzus vārdā. Halleluja. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Halleluja. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Un otra lieta, par ko es gribētu lūgt. Man bija ļoti sirdī 2 lietas, ko es gribēju izdarīt. Ja, lai Dievs atjauno jūsu spēku, bet otrā lieta, lai Dievs atjauno jūsu redzējumu. Es ticu, ka kādu no jums esat pazaudējuši savu skatu. Pazaudējuši savu skatu uz to balvu, kas ir priekšā. Kur Dievs tev aicina? Kas ir tas ceļš, pa ko tev ir jāskrien? Jo kā tu necīnies it kā gaisu sizdams? Tā nav tukša cīnīšanā. Aizdējas sporta zāli, tad tur viens otrs ir tāds, kas tur kaujās ar gaisu. Tu var redzēt. Es saprotu, ka viņš trenējās, vai ne? Viņš tur attīsta sev, viņš boksējās, bet viņš ar gaisu boksējās.
Tu neesi aicināts pa tukšo kaut kur izniekot. Ko Dievs tev aicina? Kur viņš tev ved? Bībelē rakstīts par dārznieku, ka mūsu tēvs debesīs ir kā dārznieks. Viņš, ja tu nes augļus, ko viņš dara? Viņš tev iztīra. Viņš nogriež neobligāti tos nederīgos zarus. Nogriež zarus, kur jau ir augļi, bet ir kādi zari jānogriežās, lai īstie zari būtu auglīgi ilgtermiņā, lai viņi nestu labus augļus ilgu laiku. Reizēm tā ir pārsteidzoša lieta, ka dārznieks ienāk dārzā un nogriež labus zarus. Liekas, ko tu dari? Mazāk ābolu tagad būs. Nē, viņš zina, ko viņš dara. Ir lietas, kuras vairs nav derīgas tavā dzīvē. Bet tur ir augļi. Jā, bet viņi vairs nav derīgas lietas tavai dzīvē. Ir lietas, kurām ir jābūt šodienā tavā fokusā. Uz ko tev ir jāsaka, tas, kas tev ir jādara, lai Dievs atjauno to redzējumu, Dievs atjauno to skatu, ka tev nav jautājums, bet tu zini, es redzu savu celiņu, es redzu savu skrējienu, viss, kas man atliek, ir tikai skriet tagad. Lai Dievs atjauno jūsu spēku, lai Dievs atjauno arī tavu redzējumu. Es tev varu palūgt, piecelties kājās, ja tev vajag atjaunot redzējumu. Ja ir kaut kas tāds, kur tu esi pazaudējis, tā kā pazudis visā tajā ikdienā, izņemtībā, ģimenē, darbā, pienākumos, arī reizēm pat draudzes pienākumos. Kaut kur ir pazudis viss tas skats un tu vienkārši dari to, ko vajag darīt. Bet uz ko Dievs tev aicina? Kur tev ir jāskrien? Kārā virzienā tev ir jāskrien? Un, ja tev ir tā lūkšana, tu vari piecelties kājās. Es gribu lūgt kopīgi par jums Dievu, lai Dievs atjauno tev tavus redzējumu, atver tavus acis. Kā no jums saka, es jau zinu, brīnišķīgi. Reizēm ir tā, man nav spēka, bet es zinu, kas ir jādara. Reizēm ir tā, man ir spēka, bet es nezinu, ko man darīt. Es gribētu lūgt, lai Dievs atjauno jūsu redzējumu. Debes Tēvs, es pareizos par katru vienu. Viņi ir dārgi, tavi bērni. Viņi ir tevis aicināti, tevis izredzēti, tavā vārdā saukti. Un es lūdzu tavu svētais gars viņiem no jauna redzēt. Atver viņa acis kādam godības aicinājumam. Tu esi viņus aicinājis Kristo Jēzu. Atver viņa acis ieraudzīt. Vaidi viņu acis ar tām zālēm, lai viņi kļūtu redzīgi. Tās, kad viņi zina, kas ir tas skrējiens, kas viņiem ir jāskrien. Es lūdzu Tēvs, kad viņi neaptur sevi ar neticību vai šaubām. Lai tad, kad tu runā, lai cik neiespējams vai trakas varbūt būt kādas lietas, es lūdzu Tēvs, kad viņas sirds ir pilnas ar ticību, uzticēšanos Tev un kopā ar atbalstu un brāļiem, māsām, draudzē, kad lietas var tik pārbaudītas, izvērtāts, un ka viņi var piepildīt, ka viņi var skriet to sacīt, turēt savus acis uz Tevi, Jēzu, uz to balvu, ko Tu dosi tiem, kas būs izcīnījuši uzvaru šajā skrējienā. Tās es lūdzu, ka viņi redz un zina. Jēzus runā uz viņiem. Atklāja lietas. Un es lūdzu nākamo nedēļu laikā tādas pārdabiskas dievišķas tikšanās, kad nāk īstie kontakti, īstās sarunas, kaut kāda informācija, pārsteidz viņus. Bet tās, kad viņi saka, tad vienkārši jā Tev. Lai tajā jā viņi piedzīvo, ka viņi kļūst par līdzstrādniekiem Tavā darbā, kur viņiem nav jāliek lietām notikt, bet viņiem ir jāpakļaujās tam, kur Tu runā un vadi. Tādēļ, ka Tu runā uz viņiem un aizdedz viņu sirdis ar šo kaisli, gatavību, arī kāda nebūtu tā joma. Tās, ja Tu kādu aicini, kādās specifiskās lietās, es lūdzu Tēvs, kad viņi ir gatavi nodoties. Es lūdzu stiprini viņu ticību. Un es lūdzu Tēvs arī par draudzi kopumā. Tās es lūdzu, lai draudzi neieslīgst tādā komfortā par to stāvokli, kur viņi ir. Es lūdzu Tēvs, lai šī draudze
Lai viņi katru dienu no jauna uzdot jautājumu. Tēvs, ko tu gribi, lai mēs darām? Kur tu gribi, lai mēs esam? Kas ir tavs prāts mums? Kur šodien mums ir jāiet? Kas šodien mums ir jādara? Es lūdzu, lai šī draudzene dzird un ir atsaucīga tev. Kopā, kā draudz, kā miesa, kā Kristus miesa. Es lūdzu Tēvs, ka viņi kopā kā miesa izjūt un ir gatavi tavai vadībai. Un Tēvs, ja kāds bija savu ieroci nolicis malā un sācis sadzīvot ar ienaidnieku, es lūdzu Tēvs, lai pēc šīs dienas viņi atkal var izvilkt savu zobenu, nospodrināt to un iet tālāk cīņā. Es lūdzu Tēvs, ka tu pieceļ dažādus cilvēkus šeit, kad pārējie piekust, lai ir kāds, kurš nostājas priekšā un saka, es iešu. Dievs ir ar mums. Viņš dos šo zemi mums. Un es lūdzu, lai draudz, lai pārējie var ticībā piecelties un sekot līdzi. Es lūdzu Tēvs, lai viens otru var iedrošināt ticībā. Un es lūdzu Tēvs, lai šī cīņa nav velta, bet ka var redzēt rezultātu. Paaudzē, ka vēl ir jādzird par tevi. Tēvs lieto šo draudzi, lai tā ir kā balss, lai tā ir kā gaisma. Lai tas, kas ir viņa misija, Tēvs, ka tas izpaužās, materializējās, tas notiekās šeit, Rīgā. Tēvs lieto viņus, izsūti savā uzdevumā. Tēvs, ka viņi skatās uz āru, ka viņi spēr soļus uz āru, ka viņi dodās nezināmajā, ka viņi gatavi riskēt. Tēvs, es lūdzu, ka, ja pat kādam komforts ir mīļāks, Tēvs, kad viņi neieslīgs, kad viņi nepadodās kādu spiedienam apstāties, bet kad visa draudze, ka viņi ir gatavi spiesties, skriet šo sacīksti, ko tas līdz viņu priekšā. Tēvs, es svētīju viņus ar gudrību, ar izcilību. Tēvs, es lūdzu par viņiem, lai viņiem ir sapratne, kā rīkoties katrā brīdī. Un es lūdzu, lai tas, ko viņi piedzīvo, tavu klātbūtni, lai tas nepaliek 4 sienās. Izsūti savā druvā. Jēzus vārdā. Amen.